Visiem labvakar! Tā, draugi, man prieks jūs visus redzēt. Jūs esiet daudz šovakar. Un es jums neprasīšu kā parasti, vai mani dzird, vai mani redz, bet šoreiz es pajautāšu, lai jūs man uzrakstiet, no kuras vietas jūs katrs esat. Pilsēta, valsts, tad es arī ar to zināšu, un mani redz. No kurienes jūs esiet šovakar visi sabraukuši, sanākuši? Aha. Rīga, Stokholma, Rīga, Liepāja, Nīderlande, Vecumnieku novads, Liepāja, Rīga, Anglija, Bristole, Jelgava, Latvija, Piebalga. Aha, visi ir, ja? Nu labi. Visi ir tātad no dažādām vietām. Latvija, Stokholma, UK, Zviedrija. Aha. Nu ko, nu forši, paldies, ka jūs atnācāt. Tā, tūlīt es uzstādīšu tikai čatu. Ok, nu ko, draugi? Tad vēlreiz visiem labvakar. Mani sauc Iluta, kas vēl mani nezina, un es esmu sevis apzināšanās skolas vadītāja un arī idejas autore. Un šovakar mēs parunāsim par tik mums ļoti pazīstamu, par tik ļoti nozīmīgu tēmu, tikai šoreiz mēs paskatīsimies uz to caur pilnīgi pavisam citu redzes punktu. Un pirms es sāku, draugi, pārliecinieties, kad jums ir aiztaisīti ciet visi sociālie tīkli, Skype, tas laikam beidzot strādā, visus draugus, Facebookus, visu, lai jūs neviens netraucē, lai jūs varētu visu savu uzmanību veltīt tam, kas šeit notiks šovakar. Ok? Durvis, logus, visu mobilos telefonus, tam visam būs pēc tam laiks. Jā, un tad šovakar es runāšu, tas, par ko es šovakar runāšu, varētu būt arī pretrunā ar tiem jūsu priekšstatiem un pārliecībām, kuri ir jūsu prātā. Tā varētu būt. Un tāpēc es pilnīgi nepretendēju ne uz kādu pēdējo patiesības instanci un pat nemēģinu jūs pārliecināt par kaut ko pretēju vai pierunāt uz kaut ko, nē. Ko es jums piedāvāju es jums piedāvāju vienkārši novērot to, par ko es šovakar runāšu, un atrast tos apstiprinājumus, visu to, ko jūs šovakar dzirdēsiet, atrast katram savā dzīvē. Tad jūsu ikdienas dzīvē un tikai tad jau izdarīt kaut kādus secinājumus. Ja jums ir svarīgi jūsu paša principi, tad jūs, protams, variet ar tiem palikt. Es neko no jums netaisos atņemt. Ja, un ja webināra laikā jūs sapratīsiet, ka tas nav priekš jums, tad arī var nospiest podziņu, iziet laukā, aizvērt ciet webināra istabu un vienkārši nodarboties ar savām lietām. Bet, draugi, ja jūs esat atvērti, lai uzzinātu kaut ko jaunu, ja jūs esat atvērti visam jaunajam, un jūs vēlaties kaut ko izmainīt savā dzīvē, tad es jums piedāvāju iet tālāk. Un šovakar mēs parunāsim par mūsu prātu. Un šis webinārs, tad šis jau ir 3. webinārs, bezmaksas webināru sērijā. 1. mums bija par pagātnes nozīmi, 2. mums bija par pārliecībām, arī par prātu, bet tas bija nedaudz tā pa virsu. Šajā webinārā es gribu iet nedaudz dziļāk, ja, un pastāstīt
pastāstīt par to, kā mūsu prāts ir saistīts ar mūsu ķermeni, kā veidojās slimības un kam vispār slimības ir domātas. Jā, bet iesāksim mēs tātad sarunu vakaru par tik spēcīgu instrumentu, kas mums visiem ir dots, un tas ir mūsu vienīgais un uzticīgais draugs, mūsu dzīves veidotājs, tātad prāts. Un pēc šī webināra es vēlētos, lai jūs apzinātos, cik ļoti svarīgi ir iemācīties strādāt ar šo tik spēcīgo instrumentu, kas saucās mūsu prāts. Draugi, es jums nestāstīšu ne par kādu domu spēku, es jums nestāstīšu ne par kādām vizualizācijām, es ar to nenodarbojos. To jūs visu variet. Internets ir pilns ar to skandina uz katra stūra, tad to jūs visi variet izlasīt un paklausīties dažādus video ierakstus, bet es ar to nenodarbojos. Es pat jums nestāstīšu to, kā 3 dienu laikā kļūt bagātiem, ar to es arī nenodarbojos. Es eju vēl dziļāk, es eju pašā saknē. No turienes, jau no tās pašas saknes, es velku ārā pašu pirmo iemeslu, kurš ir izveidojis mūsu slikto pašsajūtu. Nevis es tam visam tur metu pa virsu dažādus pozitīvos apgalvojumus, bet velku ārā to pašu sakni. Jo, redziet, mēs esam pieraduši domāt, ka mums ir nepieciešams atbrīvoties no visa sliktā, ka mums ir nepieciešams piepumpēt sevi ar visu labo. Varbūt, ka tas tā arī ir. Bet es jums piedāvāju pamēģināt nedaudz padomāt par to, kas ir slikts un kas ir labs. Jo kur tad ir tā robeža starp slikto un starp labo? Kur tad beidzās un sākās, kur beidzās viens un sākās otrs? Jo jūs taču paši no savas dzīves, jūs taču ziniet, jums ir bijuši daudzas situācijas, daudzi notikumi, ka tas, kas jums likās slikts pašā pirmajā reizē, ka kaut kas notika, no darba atlaida, izšķīrāties, vienalga, kaut kas jums lika slikti justies, izrādījās pēc tam pavisam noderīgs, jūsu dzīvei nepieciešams. Jau daudz vēlāk jūs sapratāt to, ka, ja jūsu dzīvē nebūtu notikusi kaut kāda situācija, tad jūs nebūtu tur, kur jūs esat tagad. Un tieši tas pats attiecās uz mīlestību, uz piedošanu, jo tie ir tikai dabīgi procesi. To nevar iestumt sevī un pēc tam izmantot tā, it kā vienkārši piespied pogu, un es visus mīlu, un es visiem piedodu. Ja tas nenotiek automātiski, ja tas nenotiek dabīgi, tad ir kaut kas bloķē šos procesus. Piemēram, ir cilvēki, kuri ir pieņēmuši dažādus klasiskās vai populārās psiholoģijas postulātus, kuri ir pārliecināti, ka ir izstrādājuši sevī tādus daudzus nepatīkamos stāvokļus, ka viņi ir iemācījušies visus mīlēt, kad viņi ir piedevuši sev un piedevuši citiem. Bet tad, kad tādi cilvēki atnāk pie manis uz individuālajām konsultācijām, tad, kad mēs sākam strādāt ar kādu problēmu, tad izrādās, ka nav nemīlestības, kad cilvēks tā arī nav nevienam piedevis. Ir, protams, pārliecība, ka es esmu piedevis. Bet zem šīs pārliecības, kā zem tāda kā zārka vāka, guļ visi aizvainojumi, visas pretenzijas
un pat naids pret citiem cilvēkiem. Un ir tikai nepieciešams pabīdīt šo vāku nost, un visi šie stāvokļi, aizvainojumi, nepatika pret otru, mīlestības trūkums, visi viņi tur draudzīgi kopā arī sēž. Kur viņi nav aizgājuši? Tur visi iekšā arī ir. Tāpēc, kad piedošana tā ir atlaišana un brīvības sajūta. Un tas nozīmē, ka piedošana, ka tā nav jādzen sevi iekšā, ka tā nav kaut kā mākslīgi tur sev jāskaita kaut kas, bet ir jāatlaiž tas, kas ir turējis šo nepiedošanas stāvokli. Tātad tas ir jāatrod sevī. Jāatrod sevī tas bloks, un viņu vajag izstrādāt. Un tieši tas pats ir arī ar mīlestību. Ja nav nekādu robežu, tad mīlestība patiesībā ir tās tā kā gaiss, bet to pat neievēro. Un šis stāvoklis, viņš ir mūsos iekšā. Un tāpēc viņš nav jādzen kaut kā mākslīgi. Tajā ir vienkārši jābūt. Un tāpēc cilvēks viņš var pavadīt visu dzīvi cīnoties ar šiem tādiem nepatīkamiem stāvokļiem. Visu laiku cīnoties, kad tikai lai viņš nejustu aizvainojumus, ka viņam ir noteikti jāpiedod. Tad pastāvīga cīņa. Un ir tā, ka mēs esam pieraduši dzīvot savā ķermenī, bet to, kas tur notiek, mēs par to vispār reti padomājam. Tad ir cilvēki, kas dzīvo vai nu tikai emocijās, un ir cilvēki, kas dzīvo tikai prātā. Un tad ir jautājums, ja mums ir tāds instruments, kā prāts, tad kāpēc ir tā, kad prāts strādā nevis par labu mums, bet pret mums? Un patiesībā viņš ļoti, ļoti bieži tātad ierobežo mūsu dzīvi. Un šis webinārs šovakar, viņš būs par apzināšanos. Apzināšanos tas, ko mēs darām, kā mēs domājam, un kāpēc mēs dzīvojam tieši tā, kā katrs dzīvojam? Ko mēs domājam un ko šīs domas un mūsu rīcība dara ar mūsu dzīvi? Un vēl es vēlos parunāt par to, ar kādām problēmām mēs cilvēki visbiežāk saskaramies savā dzīvē. Bet, lai par to es runātu, pirmais mums ar jums ir jānoskaidro, ko mēs tad patiesībā saucam par problēmu. Kas tā tāda vispār ir? Tāpēc, ka vairākums cilvēku ir tik ļoti sauguši ar savām pierastajām sajūtām, viņi tās uzskata pilnīgi par normu. Kā jūtos, tā arī jūtos. Tikai nebūtu sliktāk. Nebūs sliktāk, gan jau es kaut kā līdz dzīves beigām noturēšos. Ēst man ir ko, jumts man ir virs galvas, un paldies Dievam, darbs arī kaut kāds ir. Pārējais, nav lemts visiem būt par veiksmīgiem un veseliem. Man gēni tādi. Esiet dzirdējuši, kad bieži tā cilvēki saka. Bet tajā visā ir kaut kas vairāk. Tā, pirms es nomainu slaidu, Kaspars jautā, vai jautājumus uzdot uzreiz vai webināra beigās. Kaspar, būtu labāk, ja uzdotu jautājumus webināra beigās, tāpēc, kad varbūt līdz tām webināra beigām tu izdzirdēsi atbildi jau uz to jautājumu, kuru tu gribēji uzdot. Bet jā, pašās webināra beigās es došu šo iespēju visiem uzdot visus jautājumus, kas viņiem nebija saprotams. Un tātad par problēmām un par tiem
par tiem slāņiem, kurus mēs apzināmies vai kurus mēs neapzināmies. Tagad jūs redziet savā priekšā slaidu un to populāro aizberga bildi, kura ir sadalīta pa slāņiem. Un tātad ir pirmais slānis, un tas ir tas slānis, kas ir acīm redzams. Tātad tās ir tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies dienā. Nauda, tātad attiecības, bērni, veselība. Tas, ko mēs katru dienu mēģinam risināt. Pašā augšā, virs ūdens. Otrais slānis, tas ir tas, līdz kuram pat rokas neaiziet. Piemēram, jums ir kā apnicis jūsu psiholoģiskais stāvoklis un dažādas jūsu reakcijas uz dažādām dzīves situācijām. It kā jūs par viņām zināt, it kā jums ir apnicis tā justies, bet kā no tā atbrīvoties, nezinu. Viss kaut kas ir izmēģināts, tehnikas dažādas ir izmēģinātas, grāmatas izlasītas, bet vieglāk no tā nepaliek. Tas ir tas otrais slānis, kas it kā kaut kas tur iekšā ir, bet kā līdz tam aiziet, nezinu. Un tad ir trešais problēmu slānis, un tas ir tas, par kuru jūs pat variet nenojaust. Viņš ir tik dziļi jūsos iekšā, un jūs tik ļoti esiet pie tā pieradis, ka tas, ko jūs uzskatāt par it kā normālu rakstura īpašību, var patiesībā izrādīties par pašu lielāko bloku. Tas, kas jūsu dzīvi ierobežo, kas jūs bremzē, un pie tam tieši novācot šo bloku trešajā slānī, iekustās no vietas abi augstāk minētie slāņi. Tad simptomi vienmēr ir pašā augšā, bet pati sakne ir lejā. Tas ir tāpat kā nezāles. Ja mēs varam noraut, nezāles nav, bet pēc kāda laika viņas atkal izaug. Tāpēc, ka netika izrauta nezāle ar pašu sakni. Tieši tas pats arī ar mūsu psihi. Tātad zem katra simptoma guļ mūsu pārliecības. Un tieši pārliecības ir iemesli šiem simptomiem. Tātad tas, ko mēs jūtam. Mūsu psiholoģiskais stāvoklis. Un tās pārliecības, ar kurām mēs dzīvojam, caur kurām mēs skatāmies uz savu dzīvi, tās tātad ir prāta programmas, tie ir uzstādījumi attiecībā uz mūsu realitāti. Tātad to realitāti, kuru mēs uzskatām par patiesību. Piemēram, kādas varētu būt pārliecības? Pirmās, kuras es dzirdu visvairāk, cilvēki saka, ka vai nu viņš ir par vecu, vai nu viņš ir par stulbu, vai viņam nav izglītības, lai sāktu kaut ko mainīt savā dzīvē. Tad cilvēks ir ieņēmis sev galvā tādu pārliecību. Un mūsu smadzenes tās ir tā ieprogrammētas, lai uzskatītu šīs pārliecības par patiesām un viņām uzticētos. Tad, kad mēs mēģinām no viņām atbrīvoties, izmest no sevis ārā, mēs patiesībā sastopamies ar pretestību. Tāpēc, ka šīs pārliecības mums pašiem neapzināti mums kalpo. Viņas mums kalpo un viņas mūs no kaut kā pasargā. Un kā? Par to es jums pastāstīšu nedaudz vēlāk. Protams, ka pašu pārliecību maiņa var palīdzēt cilvēkam izmainīt viņa dzīvi. Bet ar vienu mainīšanu vēl nepietiek. Vēl ir nepieciešams atrast iemeslu, kurš izsauca
vai kurš izveidoja šo negatīvo pārliecību. Tātad tas ir tas trešais slānis, pašā lejā, vai vēl vienkāršāk runājot, jūsu negatīvās pārliecības, tās ir reakcijas uz kaut ko. Tad uz kaut ko, kas ir agrāk noticis. Tie ir tikai simptomi, bet tas nav pats iemesls. Tad tā ir jūsu reakcija. Iemesls sakne ir pašā apakšā. Un tāpēc, draugi, man ir pie jums viens jautājums. Un jautājums skan tā, ko jūs domātu par cilvēku, viņš ir fiziski vesels, viss viņam ir kārtībā. Bet viņš ir pieņēmis sev pieņēmis lēmumu, neviens viņam to nav piespiedis. Viņš ir nolēmis, ka viņš visu savu dzīvi izmantos tikai vienu savu roku. Piemēram, labo. Un nepietiekami, ka viņš ir pieņēmis tādu lēmumu, viņš jau pastāvīgi staigā un visu laiku par kaut ko sūdzās. Ka viņam grūti dzīvot, viss viņam par grūti, darbā grūti, attiecības izveidot grūti, naudu nopelnīt grūti, nekur neveicās. Tad viņam ir dotas divas rokas, bet viņš ir pieņēmis lēmumu, ka izmantos tikai vienu roku. Un tā visu dzīvi. Ko jūs teiktu par tādu cilvēku? Uzrakstiet man. Anete slings, Sandra aprobežots. Jāna teica, ka cilvēks nav izdomājis, ko tieši vēlās panākt savā dzīvē, izmantodams tikai labo roku. Vineta U ierobežots, Zane Ozola sliņķis, Iveta muļķis, Sanita Kazlauska dīvains, kas nenovērtē savas iespējas. Pārējie draugi esam aktīvāki. Laila Poriete neizmanto savu potenciālu. Aha. Kas vēl? Kādas vēl idejas? Līva Eriksone baidās izmantot abas rokas. Kaspars Balodis, tie, kas nedomā mainīties un neizmanto savā dzīvē, var piedzīvot. Okay? Ok, labi. Paldies tie, kuri atbildēja. Daiga nav ko teikt, tā ir viņa izvēle. Okay? Kas vēl? Santa stereotipi ieņemti galvā, enerģijas vampīrs, ja sūdzās un čīks, smēļ no citiem enerģiju un dzīvo. Ok, paldies, draugi, kuri atbildēja. Tātad, tie jau, kuri atbildēja, tad iespējams, ka jūs padomātu, vai jūs teiktu, ka šis cilvēks nav īpaši gudrs. Jā, ka viņš ir iespējams, kā jau jūs atbildējāt, slings, vai tur izdomāja sev visādas slimības, vai arī izdomā sev dažādus stāstus, ja, ka dzīve pret viņu ir netaisna, tad lai tikai nebūtu jāpiepūlās un kaut kas jādara. Draugi, es šo jautājumu neuzdevu vienkārši tāpat. Tāpēc, ka varētu būt tā, ka šī webināra laikā daudzi no jums sapratīs, ka paši dzīvo savu dzīvi dzīvā formātā. Ka viņiem viss ir dots, bet viņi to neizmanto. Ja, tātad izmanto tikai vienu roku. Viņi ir divas rokas, kājas, galva, viss ir. Ja, tātad daudzi neapzinās to, ka mums ir šis vienreizējais instruments, kuru, ja mēs pareizi nostādām, spējam dzīvot tādu dzīvi, kādu vēlamies. Un bieži ir tā, ka ļoti daudzi tātad no mums izmanto vienu roku, kaut un viņiem ir abas.
Un kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir, ka mums ir tik spēcīgs instruments, un mēs nespējam izmantot visu viņa šo spēcīgo potenciālu? Kā atkāpe es jums varu pastāstīt, kā es pati nonācu pie tādas sapratnes, ka es pati neizmantoju savu prātu, tātad, lai tas strādātu man. Bet ļauju, lai viņš strādā tā, kā viņš vēlās. Ja? Tātad laižu viņu pašplūsmā. Ļauju viņam būt par savu saimnieku, nevis par kalpu. Ja? Tātad tas, kas kalpo man. Un, piemēram, iedomājieties, kad ir cilvēks, kurš ir apvainojies. Nu, nevis tāds, kurš tur sēž savā istabā un sapūties, bet tāds, kurš ir diezgan aktīvs. Ja? Viņš visu laiku staigā un brīnās par to, cik apkārt viss ir slikti, cilvēki slikti, pasaule ir netaisnīga. Un kad uz katra stūra tik gaidi, kā tevi apmānīs. Jūs taču esiet tādus cilvēkus redzējuši. Es domāju, ka jā. Un tad paņemsim šo cilvēku, tad šādu apvainojušos cilvēku, kurš iet pa ielu, ieņēma savu pozu, nolaisti pleci, pārmetums sejā, neapmierinātība ar dzīvi, ja nekas nepatīk. Un no šī cilvēka, no viņa kā caurvējš pūš šis viņa iekšējais stāvoklis. Un šis stāvoklis saucās, tas uz zemes nav taisnības, dūrei tik spēks. Jā, man liekas, ka to teica Veidenbaums. Tad šis viņa aizvainojuma stāvoklis. Cilvēks dzīvo un cieš, un visi viņiem ir parādā. Un apkārtējie cilvēki, viņi jau saprot, ka tas cilvēks visu staigā tāds, neapmierinās, dusmīgs, nekāds. Viņi to redz. Bet viņš pats cilvēks, viņš to neredz. Un problēma ir tajā, ka pati lielākā kļūda darbam ar sevi ir tas, ka cilvēks, viņš nespēja sev atzīt, ka dzīvo aizvainojumos. Viņš nespēja atzīt, kad visas tās sajūtas, kas viņā ir iekšā, tātad tas ir darbs ar sevi un jāsāk ir no sevis. Jo, piemēram, lai uzveiktu alkoholismu, tad cilvēkam ir taču vajag pašam sev atzīt, ka es esmu alkoholiķis, vai ne? Tad ar skaidrām acīm jāpaskatās uz sevi no malas. Un tieši tāda pati stratēģija ir arī ar tādu destruktīvu stāvokli kā aizvainojums. Bet kā tas ir paskatīties uz sevi no malas? Un kā tas ir, piemēram, citi apkārt to redz uzreiz, ja, ka tas kā tas cilvēks jūtās, kā viņš izskatās. Bet pats cilvēks, viņš to neredz. Un jūs taču arī ziniet, kad svešas problēmas var ieraudzīt daudz vieglāk nekā pašam savējās. Mēs to visi zinām. Un jūs vēl ziniet arī to teicienu, kad citā acīs kabargu redz, bet savā baļķu nesaskata. Un šis teiciens viņš arī ir par to, ka tātad savas problēmas ir daudz grūtāk ieraudzīt nekā cita. Tad daudz grūtāk atzīt. Kad pašam ir visādi niķi un stiķi iekšā, ar kuriem ir jāstrādā. Un tad cilvēks, kurš dzīvo aizvainojumos, viņam ir grūti saprast, ka viņš tā dzīvo. Man pašai ir bijuši tādi stāvokļi, kad likās, ka pasaule ir netaisnīga, ka es nesaņemu to, ko es esmu pelnījusi. Ka es taču esmu tik daudz cietusi, ka pasaule nevar pret mani tā izturēties. Bija tā, ka bieži bija slikts garastāvoklis. Vispār maz, kas dzīvē priecēja. Atver acis no rīta, saulīte aiz loga, putniņi čivina. It kā vajadzētu priecāties, vai ne? Man nebija vispār nekāda prieka. Vispār.
visu laiku kaut kāda šī iekšējā neapmierinātība par dzīvi. Ar visu. Visi dara ne tā, tas izdarīja ne tā, tas to dara ne tā. Un es nesapratu, kāpēc man ir tik slikti. Un tad es vienreiz padomāju, ka tā tālāk vairs dzīvot nevar. Nevar tādā stāvoklī dzīvot. Un pirmais, ko es apzinājos, ar ko ir jāsāk, ir tas, ka ir jāsāk novērot sevi. Jāizlec ārā no tā stāvokļa, kurā es pati pastāvīgi atrados. Jāapskatās uz sevi it kā no malas. Tāpēc, ka, lai kādu problēmu atrisinātu, tātad no sākuma ir jāatzīst, ka tāda ir. Un tad ir jāsāk sevi novērot. Un es sāku novērot savu domu plūsmu. Tad tās domas, kuras es savā prātā pastāvīgi nesāju. Un tad, kad es viņus sāku novērot, pierakstīt, ja, ziniet, tas paskats, tas, ko es tur ieraudzīju, viņš nebija pats labākais. Un tad es sāku saprast, kāpēc mana dzīve ir tieši tāda, kāda viņa ir. Tāpēc, ka manas domas bija tieši tādas, un ārēji es tikai redzēju savu domu apliecinājumu. Visi notikumi, viss, kas bija manā dzīvē. Es sapratu to, kad es pati ņēmu to otu, mērcēju melnā krāsā un krāsoju visu savu dzīvi. Krāsoju visu tā, kā tas ar mani notiek. Ja, tad es pati izvēlējos skatīties uz savu dzīvi tieši caur tādu filtru. Šis filtrs tātad ir apvainoja mani vai neapvainoja. Vai es kādu apvainoju, vai es kādu neapvainoju. Pastāvīga sevis kontrolēšana, pastāvīga kontrolēšana visu sev apkārt. Un es nevarēju saprast. Es nevarēju saprast, kā es biju nonākusi līdz tādai dzīvei, ka nekas nav labi. Nekas. Un tad es sapratu, ka tad, kad es spēšu to visu sevi izstrādāt, apzināties, aiziet līdz pašai saknei un atrast šo sajūtu iemeslu, tad mana dzīve izmainīsies uz labo pusi. Un tad, kad es pieņēmu sev lēmumu, kad viss ilta pietiek, tā dzīvot vairs nevar, tad ir kaut kas jāmaina. Un tad es sāku pētīt pati sevi, un es sāku pētīt arī citus cilvēkus sev apkārt. Kā ir citiem cilvēkiem? Kā viņi dzīvo? Un es sāku novērot tātad citus cilvēkus, un es nonācu pie slēdziena. Citiem cilvēkiem arī ir tāpatās. Arī tā rakāšanās un ņemšanās par kaut kādiem sīkumiem, savas taisnības pierādīšana, tas mūžīgais es tev izdarīju tik daudz ko labu, bet tu man neko. Vai tur, kad tu mani uz dzimšanas dienu neapsveici, tur uz mani ne tā paskatījās. Nepateicība ir pasaules alga. Šis viss tāda kā košļājamā gumija galvā. Košļājās, un tu nekur neties no viņas vaļā. Un daudzi cilvēki tieši tāpat kā es, viņi arī to neievēro. Viņi to neievēro, ka viņi arī tā dzīvo. Tas viņiem ir aizgājis kā autopilotā. Piemēram, tu jautā cilvēkam, tev ir kāds mērķis? Tev ir mērķis, tu zini, ko tu tur gribi pēc kādiem 5, 10. Un viņš atbild. Cilvēks atbild. Es gribu būt bagāts, es gribu daudz pelnīt, es gribu būt bagāts. Un tad viņam jautā, ok, tu gribi būt bagāts, tu gribi daudz pelnīt. Bet ko bagātība, ko viņa nozīmē priekš tevis? Es gribu nopirkt jahtu.
Es gribu tādu foršu jahtu, ne jau tādu kā Abramovičam, bet, jahtu. Ok, un tad tu jautā, ko tu līdz šim esi darījis, lai pietuvotos tuvāk savam mērķim? Neko tādu. Neko neesmu darījis. Ok, bet vai strādājot tajā darbā, kurā tu strādā tagad, tu pēc gadiem 3, 5 varēsi sev nopirkt tādu jahtu? Nē. Tajā darbā, kurā es strādāju, es nezinu, cik man gadi ir jāstrādā, lai es sev nopirktu Opeli, kur nu vēl jahtu. Nē, tur es nē. Tad tu jautā tam cilvēkam, kāpēc tu neko nemaini? Kāpēc tu sēdi darbā, kur tev nav nekādas nākotnes, kurš tev nepatīk, riebjās? Jo mums taču ir instruments, par kuru es jau kuru reizi saku, mūsu prāt, bet mēs viņu nelietojam. Mēs ejam uz darbu, kurš nepatīk. Katru nedēļu darām vienu un to pašu un gaidām, ka varbūt kādu dienu kaut kas pats no sevis izmainīsies. Zili brīnumi. Sēžam pagrabā, lūdzam, lai Dieviņš iespīdina mums saulīti iekšā pa durvju šķirbu. Bet viņš saka, ka tu piecelies un izej laukā, tur saule spīd visiem. Un pēc tam tik plākam rokas, kad dzīve ir pagājusi, es vēl joprojām gaidu, ka kaut kas pats no sevis izmainīsies. Un tāpēc es nolēmu, ka es tā dzīvot nevēlos. Es negribu neko gaidīt, un es negribu strādāt darba vietā, kurš man nesniedz vispār nekādu prieku. Es tā nedzīvošu. Un tāpēc es sāku pamazām šo lietu un situāciju mainīt. Un, ziniet, situācija sāka mainīties. Tā nomainījās līdz tādam līmenim, ka uz šodienu man ir stabils iekšējais stāvoklis, man ir darbs, kurš ir mans dzīves aicinājums, tātad tas, ko es daru tagad. Es izbaudu katru mirkli dzīvē, un man ir sastādīti mērķi jau 10 gadiem uz priekšu. Ir, protams, dienas, kad ir kaut kas labāk, ir dienas, kad ir kaut kas sliktāk, jo es arī esmu tikai cilvēks, bet visumā es jūtos daudz komfortablāk, nekā es jūtos agrāk. Un tāpēc, sapratusi to, kā strādā mūsu prāts, es nolēmu nodot šīs zināšanas arī jums, arī citiem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem veikt tieši tādas pašas izmaiņas viņu dzīvē, kā es to veicu savējā. Man tas sanāca. Tas bija pirmais kurs, kurš notika sevis apzināšanās skolā februārī, un tās dalībnieki, kuri piedalījās, viņi izmainīja savas dzīves. Viņi paši par to raksta atsauksmēs. Tātad, ja mēs atveram to bagātību, ko spēj dot mūsu prāts, mēs varam izveidot sev pašu laimīgāko dzīvi. Tikai jāiemācās viņu lietot. Tā, vai tik tālu, draugi, ir skaidrs par mūsu spēcīgo instrumentu, kurš ir nevis mūsu saimnieks, bet mūsu kalps? Vai ir pagaidām kādi jautājumi? Ja nav, tad es iešu tālāk. Ja ir skaidri, saliekam plusiņus, ja nav, tad uzrakstiet jautājumus. Aha, plusiņi, forši, visi plusiņi, visi saprot, ok. Ok, labi, ejam tālāk tad. Tad nākamais. Nākamais, par ko es jums vēlos pastāstīt, tātad,
kā vēl mēs dzīvojam neapzināti, ko mēs sevi neapzināmies, ir, piemēram, iedomājieties tagad tādu ainu, un es esmu pārliecināta, ka katram no jums ir tāda bijusi, man ir tāda bijusi. Un šī aina ir tāda, kad jūs veselu dienu, varbūt ne vienu dienu, varbūt 2, varbūt nedēļu, kaut ko pārdzīvojat. Pārdzīvojat un nevarat sev atrast vietu. Un pēc tam vienā vakarā jūs aiziet gulēt, no rīta pieceļaties, un no tā pārdzīvojuma vispār vairs nav palikusi ne smaka. Viss, nav vairāk. Un pie tam jūs nemeditējāt, nelūdzāties, lai atbrīvotos no šīm ciešanām, nelietojāt tur nekādas tehnikas, kuras būtu palīdzējušas izstrādāt šo iekšējo stāvokli. Jūs vienkārši piecēlāties vienu rītu, jums ir labs garas stāvoklis, jūs atviegloti uzelpojāt un pateicāt sev, ka tad jau laiks visu salikt pa plauktiņiem. Ko es tur ņemšos? Labāk aizmirst, nedomāt par to. Un te jūs atkal laižaties ikdienas rutīnā un darbos. Dzīve ir kā ritējusi. Bet, ja jūs būtu bijis uzmanīgāks, jūs ievērotu, ka tomēr kaut kas jūsos izmainījās. Kaut kāds maziņš gabaliņš skumju iedzīvojās jūsos. Bet pagaidām viņš ir vēl tāds maziņš, jūs pat viņu neievērojat. Un ja jūs atcerēsieties par, piemēram, vakardienas pārdzīvojumiem, ko jūs izdarīsiet? Jūs vienkārši atmetīsiet tās domas pie malas, sakot, labāk par to nedomāt. Ko es sev bojāšu nervus? Ja? Es par to labāk nedomāšu. Ko tur daudz atcerieties, dzīve iet uz priekšu, dzīve turpinās. Un tad man ir jautājums. Vakar jūs no šī pārdzīvojuma prātā jukāt. Bet šodien jau vairs ne. Kur tas viss ir palicis? Kur ir jūsu pārdzīvojumi? Un iet gadi, un šis mazais skumju gabaliņš jūsos, kuri jūs iestūmāt savā zemapziņā, krājās un krājās un krājās, un jūs jau vairs neesiet tas cilvēks, kas bijāt agrāk. Jūs vairs neesiet kā bērns, kurš spēja priecāties par katru notikumu dzīvē. Jūsos uzrodās tādas kā skumjas, ko mēs saucam par ieaugšanu. Mēs sakam, ka jāredz vecāks paliek un jau nopietnāks, jau tāds nobriedušāks. Un jūs nopūšaties, ka sakot, ka esat kļuvis cits, ka esat izmainījies, ka pārdzīvotās sāpes ir padarījušas jūs tikai stiprāku. Es domāju, ka šāds stāsts ir visiem mums pazīstams. Tālāk jau ir vēl interesantāk. Piemēram, jūs iekļūstat kaut kādā maznozīmīgā situācijā. Piemēram, autobusā jūs kāds nejauši pagrūda. Un jūs te pēkšņi uz līdzenas vietas, jums pilnīgi sākās histērija, dusmas, aizvainojums. Jūs nevariet sevi, jūs mēģiniet sevi apvaldīt. Kāpēc? It kā nekas tāds īpaši taču nenotika, bet jūsu reakcija jūs uzsprāgāja. Bet tad, ja mēs paskatīsimies atpakaļ, ko mēs atcerēsimies? Varbūt kādu nedēļu atpakaļ jūs autobusā jau aizskāra tāds cilvēks. Un viņa vienīgais mērķis bija pazemot jūs. Toreiz jūs savu aizvainojumu norijāt. Jūs viņam neko neteicāt pretī, aizmirsāt par to. Bet, piemēram, 3 dienas atpakaļ jūs aizvainoja vīrs, sieva.
Bet 2 nedēļas atpakaļ jūs, piemēram, sastrīdējāties ar savu mammu. Un jūs saprotiet, ka šis cilvēks autobusā jums pēkšņi atgādināja jūsu mammu. Ka jūs nespēsiet viņam pretoties, aizstāvēt savu viedokli, un jūs atkal mēģināt visu aizmirst, ejiet uz mājām, ņemiet gabaliņu tortes, un no tā momenta jūs sāciet pieņemties svarā. Tad sāciet ēst savas neizpaustās emocijas. Un jūs nesaprotiet, kas ar jums notika. Kāpēc jūs sākat, piemēram, pieņemties svarā? Tas ir tā kā piemērs. Jūs no sākuma nesapratīsiet, kāpēc tas tā notika. Tas taču bija tikai 1 tortes gabaliņš. Bet ja jūs sāksiet bildi tīt atpakaļ, tad kādi notikumi ir bijuši jūsu dzīvē, tad jūs sapratīsiet, ka jūsu prāts tādā veidā nolēma jums palīdzēt. Viņš nolēma jums pievienot vairākus kilogramus, lai jūs kļūtu liels un spēcīgs. Lai citi cilvēki no jums baidītos, vai arī lai jūs nepievērstu citu cilvēku uzmanību sev. Ko tur resnis, ko tur skatīsies uz mani daudz. Tad šis svars neapzināti jums ir nepieciešams, lai jūs varētu turēt šos savus aizvainojumus, lai jūs varētu aizstāvēt sevi un tikt galā ar savām neapzinātajām psiholoģiskajām traumām. Tieši tā mūsu prāts caur mūsu ķermeni mūs paglābj. Mums, protams, var likties savāds tāds drošības veids. Kam mums tas? Bet darīt jūs ar to neko nevarat. Jūsu ķermenis izvēlējās tādu izdzīvošanas veidu. Ja, piemēram, cilvēks jūt sevi maziņu, aizvainotu, nepasargātu, tad ko izdarīs mūsu prāts? Pievienos ķermenim taukus. Taukus, lai viņu pasargātu. Tātad tauki viņam palīdz. Ja, piemēram, cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš būtu maziņš un mazāk kristu acīs citiem, tad viņš aktīvē. Kamēr nonāk vispār jau līdz anoreksijai, tikai lai mani neievērotu. Tādā veidā prāts risina mūsu problēmas. Tad mūsu ķermenis pārņem uz sevi tās problēmas, kuras cilvēks ar prātu nevar atrisināt. Viņš nespēja ar tām tikt galā. Tad tas ir pārāk sāpīgi priekš mūsu prāta. Tad mūsu ķermenis kalpo kā drošības spilvens, uz kura var nolaisties. Uz kura var nolaisties, lai mūsu apziņa nepārkarstu. Tad mūsu ķermenis ir mūsu psiholoģiskā stāvokļa marķieris. Un tie visi skumju gabaliņi, kurus mēs krājam visā savas dzīves laikā, tie arī iznāk uz āru caur dažādiem fiziskiem simptomiem. Jūs paši patiesībā, draugi, variet paskatīties Wikipēdijā par katru mūsu orgāna funkciju, kurš par kuru atbild. Un tad paskatīties uz visām savām dzīves sfērām, kurš orgāns tās ietekmē. Ja, piemēra veidā, piemēram, kuņģis. Kuņģa funkcija sagremot, pārstrādāt barību. Tas ir fiziskajā līmenī. Psihiskajā līmenī tad viņš nevar kaut ko sagremot, kaut kādu aizvainojumu. Ja, vai, ka, piemēram, cilvēks saka, manī viss vārās iekšā, es to nevaru norīt, es to nevaru sagremot. Man slikti paliek ieraugot jau vienu tādu cilvēku. Vai, piemēram, osteohondroze, tad muguras kaite fiziskajā līmenī. Psihiskajā līmenī tad nav pārliecības par dzīvi, nav stabilitātes dzīvē. Tad mugurkauls, kas mūs tur. Un tieši tā
ar pilnīgi visu pārējo. Kājas, ja, kājām funkcija, tad virzīties uz priekšu. Ja ir problēmas ar kājām, tad paskatieties, kā notiek jūsu dzīvē virzība, vai viņa arī nenotiek. Ja, vai jūs ejat uz priekšu, vai jūs atrodaties iestrēguma stāvoklī. Tātad visas slimības, tie ir mūsu neatrisinātie psiholoģiskie konflikti. Un mūsu psihe nespēdama tikt ar to galā, iestumtos mūsu ķermenī. Ja, ir noticis kāds negatīvs notikums pagātnē. Cilvēks tādā notikumā viņš sevi spēja pasargāt, un viņā ieslēdzās šī reakcija kā izdzīvošanas instinkts, kuru viņš pēc tam jau neapzināti lietos visu savu dzīvi. Kamēr viņš neapzināsies šīs reakcijas mehānismu. Tad mūsu prāts, viņš it kā nodrošina mūsu ķermenim drošību. Ķermenis ir viņš it kā pats jau varētu noreaģēt tā, kā viņam vajag, ātri un efektīvi, bet mūsu labais palīgs prāts, viņš jau par to pārliecinās. Viņš pārliecinās par to, lai ķermenis būtu drošībā, kad ar viņu nekas slikts nevar notikt. Un tāpēc viņš saglabā tādu kā iestrēguma stāvokli. Tādu, ka, lai ir, mazums kas, tā ir drošā. Nākotnē uzgūnēs kādas briesmas, es jau gatavībā, jau pilnīgi nodrošinājies, es jau esmu sasprindzis, tad iekšējais saspringums, es atslābt taču nedrīkstu. Tāpēc, ka pasaule ir briesmu pilna, un tu nekad nezini, kas tevi sagaida aiz stūra. Tāpēc labāk es būšu sasprindzis visu dzīvi. Tad šī neapzinātā reakcija, neapzinātais izdzīvošanas instinkts, kas patiesībā mūs pasargā. Un tāpēc tiek pieņemts zemapziņā neapzināts lēmums paturēt atmiņā par notikušo traumu vai kādu nepatīkamu notikumu, kā saspringumu ķermenī un smadzenēs. Jo tas it kā pastiprina mūsu drošību. Bet jums, draugi, jau tagad ir skaidrs, ka patiesībā viss ir otrādies. Šis saspringzinājuma stāvoklis tieši otrādies. Viņš pievelk mums līdzīgas briesmas. Piemēram, ja piemēra veidā, ir taču zināms, ka cilvēki ar upura sindromu, upura kompleksu, biežāk sastopās ar jaunu vardarbību. Tad instinkts izdzīvošanas paliek ieslēgts. Un lai arī jūs jau it kā sen esat aizmirsi šo pirmo traumu, visi lēmumi, kuri tika pieņemti tajā situācijā, paliek mūsu zemapziņā kā instrukcija visai dzīvei. Un tāpēc, ka drošībā, šī drošība, pat ja tā ir tādā maldīgā izpratnē, tā ir galvenā prioritāte vēl mūsu nenobriedušai psihei. Bet to visu var un vajag izstrādāt. Ir speciālas tehnikas, ar kuru palīdzību šos iekšējos konfliktus var atrisināt. Jūs varat pat atrisināt patiesībā ar vienu reizi. Par šiem visām tehnikām es stāstu transformējušajā kursā. Vēl es jums iedošu piemēru, lai jūs labāk varētu saprast, kā tas strādā, kā tas notiek. Piemēram, puisēns, puika palaidņojās, ālējās, skraida pa māju, bet piekusušais tētis, viņš vienkārši tādā brīdī, viņš nevar atrast neko labāku, kā viņu sodīt par to, ka viņš viņam neliek mieru, līdz kamēr lieta nonāk līdz siksnai. Un bērns, viņš to uztver nopietni.
tad viņš reāli sāk baidīties, un viņam ieslēdzās, piemēram, šis sastingšanas instinkts. Es paņemšu nedaudz atpakaļ, lai pastāstītu jums par mūsu tātad izdzīvošanas instinktiem, par kuriem jau jūs esat noteikti agrāk arī dzirdējuši, un tie ir tātad 3 izdzīvošanas instinkti, kas ir bēgt, cīnīties vai izlikties par mirušu. Un atkarībā no katra cilvēka iedzimtajām rakstura īpašībām, viņš izvēlēsies sev tātad visdrošāko instinkta reakciju, tikai lai sevi glābtu. Šis izlikties par mirušu, tas ir raksturīgi ļoti daudziem. Tā ir tāda reakcija, kas izpaužās, piemēram, ka cilvēks, viņš ir tā kā sastindzis, neveikls. Ja, un tāpēc šajā gadījumā ar puiku, kurš skraidīja un nedeva tētim mieru, lai arī tētim pēc tam jau dusmas pārgāja, bet bērnam varētu būt, ka pēc tāda gadījuma uz visu dzīvi, tad prātā nostiprinājās tāda noturīga asociācija, ka būt aktīvam, tās ir briesmas. Tās ir briesmas tātad dzīvībai. Un puisēns jau paaugās, viņš sāka izrādīt sabiedrībā kādas aktivitātes, bet viņam visu laiku neapzināti sāk ieslēgties kaut kāds tāds iekšējais diskomforts. Tad iestrēgušais instinkts sāk nostrādāt. Sāk izdalīties stresa hormoni, un viņam jau pieaugušam esot, viņš sāk justies nērti, kaut kā ne tā. Bet pats sev viņš to nespēja izskaidrot, kas ar viņu notiek. Viņš mēģina gan vienu tehniku, gan otru, gan dažādas relaksācijas tehnikas. Kā nestrādā, nekas tā nestrādā. Un kas notiek? Notiek tas, ka rezultātā šis puika, viņš jau atrod kādu klusu nišu sabiedrībā, un tā arī tajā paliek. Viņš dzird apkārt saucienus par krāsaino un panākumiem pilno dzīvi, bet pats mainīt kaut ko viņš pat vairs nemēģina. Vai arī viņš pavada visu savu dzīvi cīņā pats ar sevi. Jūs, protams, variet teikt, ka bērnībā, bet taču daudzus bērnus sit. Kas? Izaug par normāliem. Bet kā jau es jums iepriekš teicu, mums visiem psihe ir iekārtot dažādi. Un tāpēc arī reakcijas uz dažādiem notikumiem var būt pilnīgi savādākas. Un viena ļoti, ļoti svarīga doma, ko es vēlos, lai tā jūsos atsauktos, ir tā, ka visas mūsu reakcijas ir vienkārši aizsardzības instinkti. Tad mēs sevi tādā veidā pasargājam. Un tad, kad saka, ka no kāda netikuma ir jāatbrīvojās, ka tas ir slikti, tas cilvēks, kas to saka, viņš vienkārši nesaprot, ka tikmēr, kamēr cilvēks neatradīs to pirmo iekšējo konfliktu, kurš izveidoja šādu reakciju, viņš nespēs no tā atbrīvoties. Tāpēc, kad mūsu bioloģija ir uzspļauta uz to, kuram ir taisnība, kuram nav taisnība, tā ir uzspļauta uz to, kurš ir labs, kurš ir slikts. Bet dabā, draugi, nav nekā ne slikta, ne laba. Tas tikai mūsu reakcijas, kuras mums neapzināti palīdz izdzīvot. Un tāpēc, kamēr ir konflikts, būs arī slimības, būs arī reakcijas. Neskatoties ne uz kādām cilvēka īpašībām.
Un tāpēc tas ir jāsaprot, tas ir jāapzinās un jāsāk strādāt ar savu iekšējo konfliktu risināšanu. Tāpēc, ka dzīvojot tā, mēs esam pieraduši, ka mūsu psihes un ķermeņa stāvokļi, ka to reakcija ir mūsu pašu neatņemama sastāvdaļa. Ir kā daļa no mums. Tā, piemēram, ir tāds noturīgs priekšstats par to, kad cilvēks saka, es tāds esmu piedzimis, cik es sevi atceros, es vienmēr esmu bijis tāds. Protams, ka daudz kas no tā, kas veido jūsu psihi un ķermeni, tiešām ir jūsu. Tas ir iedzimts un to izmainīt nevar. Ja, piemēram, tas ir dzimums, tad sieviete, vīrietis, temperaments, psihotips, acu krāsa, tad tie ir tie komponenti, kurus izmainīt nevar. Bet visu pārējo, apzinoties, ka viss pārējais ir izveidojies pagātnē, apzinoties, ka visas jau jums aplikušās jūsu reakcijas, ka tās vairs jums nav nepieciešamas, ka tie ir tādi veci uzvedības šabloni. Jo pagātnē ir bijuši tūkstošiem dažādi notikumi, kuri izraisīja šos iekšējos stāvokļus, un tad viņus nostiprināja. Ja, kad katru reizi jums atkārtojās viena un tā pati situācija, un jūs nevariet saprast, kāpēc. Tas ir tas iekšā, kas nav apzināts. Jā, tad tas, kas nāk no pagātnes, bet, protams, pagātne ir pagātne, tās vairs nav. Tā ir palikusi tikai jūsu prātā un tikai tajās jūsu sajūtās. Priekš neviena cita jūsu pagātne neeksistē, tikai priekš jums. Tad visas šis mūsu diskomforts, visas šīs diskomforta sajūtas nāk no mūsu pagātnes. Paša objekta vairs nav, bet sajūtas ir. Vēl to sauc par negatīvo pieredzi. Apzinieties to, ka jūs uz savām sajūtām, viss tas, ko jūs jūtiet pat tagad, varat skatīties arī kā novērotājs. Bet saprotot to, ka jā, es to sevi novēroju, šo sajūtu, atzīstu un pieņemu. Bet tas neesmu es pats. Tā ir iestrēgusi daļiņa manī no kaut kādiem pagātnes notikumiem. Ja, tātad mūsu atmiņa, ja, tātad ir notikumi un ir secinājumi, ko mēs esam izdarījuši par šiem notikumiem. Jo pati situācija, viņa jau ir pagājusi, bet šī neizdzīvotā enerģija ir palikusi iekšā. Un tātad jau sevi izpauž dažādu somatisku sajūtu veidā. Augstuma sajūta, ādatiņas, ziniet, ka tā kā durstai pa ķermeni, biežas galvas sāpes, kamols kaklā, aizcietējumi, viss tas ir tikai psihosomatiski simptomi. Un es jums ieteiktu, draugi, tātad sākt sevi pavērot. Es parasti saku vismaz 14 dienas, 2 nedēļas. Sāciet sevi novērot. Kā jūs parasti reaģējat? Ja vai jūs bēgat, vai jūs izbrūkat, vai jūs sastingstat, tad kādi ir jūsu katra individuālie izdzīvošanas instinkti? Vēl ir ļoti noderīgi pierakstīt savas domas. Ja, tas, ko jūs domājat dienas laikā, savas emocijas, ja tās, kuras ir jums dominējošākās katru dienu. Un tad jums būs priekšā karte,
Kāpēc? Dzīve ir tieši tāda. Tad, kad tas ir izlikts uz papīra, kad jūs esat izrakstījuši ārā, jūtos tā, domāju to un to, tad ir vieglāk apzināties to visu putru savā galvā. Ok? Tā, pirms es eju tālāk, vai ir kādi jautājumi? Vai jums ir kādi jautājumi? Ja ir skaidrs, tad liekam plusiņus. Ja nav, tad jautājiet. Aha, Anetai plusiņš, Kaspars. Kas ir aizvainojums? Aizvainojums tā ir destruktīva sajūta. Tas ir tas, ka citi cilvēki neizdarīja tā, kā es to gribēju. Tas ir tad, kad visa pasaule man ir parādā. Ja, tātad, kad es kādam kaut ko izdarīju, un es gaidīju no viņa, lai viņš man tieši tāpat izdara pretī, bet viņš to neizdarīja, tad es ieslēdzu tātad šo sevi, šo destruktīvo savu sajūtu, un uzliku savu filtru, skatos uz pasauli, kad vai mani visi aizvaino, vai es kādu aizvaino, tad vienkārši destruktīvs stāvoklis. Tad, ja es pateikšu Kasparam atlaid, tas nestrādās. Viņš jāizstrādā. Ir jāatrod pats pirmais iemesls, kas netika iedots. Ja? Kā pietrūka, kas pietrūks, kā tev Kaspar pietrūks. Ja, tad arī var uzdot tādu sev jautājumu, ko es vēlos un kā man pietrūks. Laila, kā nonākt līdz tai konflikta saknei? Laila, tas ir ļoti dziļš jautājums, un tieši to, kā nonākt līdz konflikta saknei, mēs par to runājam transformējušajā kursā, bet šeit šovakar es jums iedošu tādu spēcīgu tehniku, ar kuras palīdzību jūs jau varēsiet atbrīvoties no savas iekšējās spriedzes. Bet, lai nonāktu līdz tai saknei, tur vēl daudz kas sevi jāizstrādā. Okay. Lienai, kā tikt vaļā no aizvainojuma, es jau atbildēju, tas, kas bija Kasparam. Ja, tad netikt vaļā, nav jātiek vaļā, ir jāapzinās. Ja, ko es vēlos, kā man pietrūks, un jāatrod tā sakne. Laila, paldies. Ok, nu ko, ejam tālāk. Kas man te ir aktīvākais? Kaspars, Elīna, Inese, Kristīna, Laila, Liene. Pārējie ko, draugi? Aha. Ja pārējie nepiedalās, tad var iet ārā. Aha, labi, viss kārtībā. Ejam tālāk, labi. Nākamais, par ko gribēju parunāt, ir saucās tāds iekšējais izdevīgums. Tūlīt es nomainīšu slaidu. Tātad apzinātais un neapzinātais izdevīgums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka daudzas problēmas mēs varam izskatīt kā kaut ko, ko mēs paši sev radām. Tāpēc, lai saņemtu kaut ko, katrā problēmā, kas ir mūsu dzīvē, viņā ir iekšā patiesībā kaut kāda dāvana, ko mēs vēlamies iegūt. Tātad savs izdevīgums. Viņš, protams, var būt apzināts, un viņš var būt arī neapzināts. Un pirmais izdevīgums ir tas, ko cilvēks vēlējās jau iegūt pašā sākumā. Kādu iekšējo vajadzību viņš vēlējās apmierināt ar šo problēmu, kura ir viņa dzīvē. Tātad vēlme, kuru viņš apzinājās vēl līdz tam brīdim, kamēr problēma vispār tika radīta.
Un var teikt, ka šī nepieciešamība pēc šī izdevīguma arī rada pašu problēmu, piemēram, slimību. Vai, piemēram, arī citiem vārdiem sakot, tas izdevīgums arī ir tas, kāpēc mēs tajā problēmā vispār ejam iekšā. Un kā piemērs, tātad slimība palīdz skolniekam nobastot kādu ieskaitu. Vai, piemēram, var apvainoties uz savu dzīves biedru, lai iegūtu savu taisnību. Ja, tas ir viens izdevīgums. Otrais izdevīgums var būt tāds, ko cilvēks saņem jau no esošās problēmas. Pats jau otrais izdevīgums, viņš jau vairs nerada nekādas problēmas, bet viņš arī nespēja atrisināt esošo problēmu. Nu, piemēram, uzmanība un rūpes. Tas ir tas, ko cilvēks iegūst tā laikā, kamēr viņš slimo. Un dažreiz varbūt pat arī tā, ka tikko kā cilvēks ir saņēmis sev vajadzīgo uzmanību un vajadzīgo rūpju daudzumu, tā atvesaļošanās notiek pat ļoti ātri. Protams, ka jebkurā izdevīgumā pati dziļākā sakne ir saņemtās sajūtas, pēc kurām mēs dzenamies. Ja, piemēram, izdevīgums tad, kad cilvēks dusmojās. Ja, tad citi baidās no viņa respektēt, tad viņš iegūst savu respektu. Piemēru, uzreiz nevar izdomāt, bet piemēru tādu ir daudz, tad jebkas, kas mūsu dzīvē notiek, ir mums izdevīgi. Tikai no pašā sākumā mēs to nevaram apzināties, bet tad, kad ar pareiziem jautājumiem, tad, kad cilvēks iet dziļāk tanī visā, viņš iznes to uz āru un saprot, ka, jā, tā ir. Ja, tad zem jebkura izdevīguma ir bāzes vēlmes, pēc kurām mēs tiecamies. Un dažādiem cilvēkiem šīs vajadzības ir dažādas. Tātad kādam iegūt uzmanību, kādam cieņu, kādam atzinību, mīlestību, iemīlēšanos, pieķeršanos, seksu, vēlmi kādu atdarināt, kas vēl ir kontrole, drošība, neatkarība, brīvība. Tad katram savs. Ja, un tāpēc, ko vēl ir ļoti svarīgi apzināties to, kad ik viens jūsu pārdzīvojums jums ir nepieciešams. Jo tā ir tāda kā daļa no jums. Savādāk jums šī pārdzīvojuma nemaz nebūtu. Un ja jūs sāciet cīnīties ar šo pārdzīvojumu, ja jūs viņu mēģiniet nogalināt, tad es tā nevaru justies, tad viņš sāk cīnīties pretī. Ja, jo viņš mēģina izdzīvot vai kas, jo tas priekš jums ir noderīgs. Tāpēc mēs pieņemam šī pārdzīvojuma svarīgumu, mēs viņu atzīstam sevi un pateicamies par to, ka viņš ir. Un apzināmies, ka ar šādu reakciju mēs patiesībā vēlamies kaut ko sev iegūt. Un tāpēc es jums piedāvāju, draugi, tagad pamēģināt pavērot, ja, pagaidām vēl ne, pavērot savas reakcijas kā kaut ko, kas ir izveidojies pagātnē un nostiprinājies jūsu ķermenī un prātā. Ja, tad kā kaut ko, kas uz šodienu jums vairs nav nepieciešams. Tas jau ir savu laiku nokalpojis. Tas pat vairs nav aktuāls šodien. Bet jūs vēl viņu turiet sevī. Tāpēc es jums piedāvāju tagad izdarīt ļoti vienkāršu vingrinājumu, bet viņš ir spēcīgs, kas palīdzēs jums atbrīvoties no jūsu iekšējās spriedzes. Tā, lai es zinātu, ka jūs man esat gatavi, salieciet man plusiņus.
aktīvi sarosījās, man prieks, man vairāk enerģijas uzreiz rodās. Jā, tāpēc, kad es jau jūs neredzu, es tikai jūs varu lasīt. Ok, draugi, ir tā, tagad, tātad telefoni atslēgti, sociālie tīkli, es ceru, ka tie jau bija sen atslēgti, jau pašā sākumā. Tā, kas mums ir jādara? Tātad tagad novērojam to, kas notiek tieši tagad jūsos iekšā. Pilnīgi visas tās sajūtas, kas jūsos ir iekšā. Un ko mēs darām? Pirmais, uzliekam plaukstu uz savas pieres. Un atzīstam visas domas, kuras tagad riņķo pa jūsu prātu. Bez kāda vērtējuma. Piekrītiet tām. Piekrītiet tām, ka viņas vienkārši tur ir. Un izrunājiet sev, es atzīstu visas savas domas, kuras tagad ir manā prātā. Es jums došu 30 sekundes, tātad vienkārši piekrītiet viņām, jā, viņas tur ir. Un ar viņām neko nevajag darīt. Nākamais, pārvietojam roku uz savu sirdi, tad uzliekam plaukstu uz savām krūtīm, un tagad ieklausamies savās sajūtās. Un arī atzīstam visu to, kas tur ir, piekrītam visam. Vai jums ir tagad trauksmes sajūta, bailes, nedrošības, šaubas, saspringzinājums, vienalga, lai kas tas arī būtu, atzīstot to, piekrītot tam. Izrunājot sev, es atzīstu visas savas jūtas un emocijas. Piekrist visam, kas tagad ir. Un ielpa un ar izelpu iznesam uz āru. Tad, kad tas ir izdarīts, nākamais, mēs pārliekam savu plaukstu uz savu vēderi. Un izjūtam sevi pašos dziļumos. Un izrunājam, es atzīstu visas savas izjūtas savā ķermenī un visus savus instinktus. Es atzīstu visas savas izjūtas savā ķermenī un visus savus instinktus. Jo tie rūpējās tikai un vienīgi par manu drošību. Kad tas ir izdarīts, es gribu, lai jūs uzrakstiet, kā jūs jūtaties pēc šī īsās, mazās tehnikas, kura ir ļoti spēcīga, un es jums ieteiktu viņu pielietot vienmēr. Tātad piekrist visam tam, kas ir domas, sajūtas un izdzīvošanas instinkti. Nu, tas tehnika darbojas, Kasparam Līvai mierīgāk. Ja tāpēc, ka nenotiek cīņa, mēs neko neatlaižam, mēs neko necīnamies, mēs negaidām, lai aizietu projām. Mēs vienkārši piekrītam visam, kas ir. Sanita kluss un rāms prieks par sevi. Kristīnai ļoti mierīgi, Kaspars notiek pieņemts. Tu pat nav jāpieņem. Neko pat nevajag pieņemt. Vienkārši piekrist, ka tas ir. Labi, Janai, jūtos labi, mierīgi, akceptējot savas domas un sajūtas, saprotu, no kurienes tā sajūta, ka iekšas mazliet sakārtojās. Līvai,
mierīgs prāts un nogurums, Ivetai atvieglojums. Redziet, draugi, tas prasīja minūti, 2, tad vienkārši piekrist visam tam, kas ir. Tas jau ir. Viss tas, kas mūsos ir iekšā, tas ir neapzināti, tātad kaut kādas reakcijas no kaut kādām iepriekšējām traumām. Tādā veidā tas mūs sargā. Ok, patika? Patika, mierīgāk jūtaties? Sandra, skaidra sajūta, jau iepriekš iznāca ārā 20 gadus veci notikumi. Wow! Aha. Nu forši. Ja? Tātad paņemiet šo tehniku sev un lietojiet to. Tā ir dabīga. Nav nekas, ne sev jāskaita, ne jāsēž nekādā pozā. Vineta pat ir pārsteigta ar savām domām. Ok, super, man prieks, jā, tad lietojam sev to. Un tātad, kad jūs šo tehniku, sauksim tā tehniku, izpildiet, jā, tad apzinieties, atzīstiet, ka tas viss ir, jā, un sajūtiet to, kā jums ir jūsu ķermenī. Apzinieties to, ka jūsu pierastās sajūtas, kuras jau ir kļuvušas par daļu no jums, un jūsu reakcijas notiek pašas no sevis, viņas automātiski pēc savas programmas. Bet tajā pašā laikā tās var arī apzināties un novērot. Un ja jūs tikai tā sākiet pievērst savu uzmanību, tad, kad jūs sākat apzināti dzīvot, un ja jūs apzināsieties šo visu savu programmu sakni, tos visus avotus, jūs it kā izrausiet, ziniet, jūs it kā izrausiet štepseli ārā no rozetes, caur kuru viņa uzņēma šo enerģiju. Jo šīs jūsu sajūtas nākušas no pagātnes un tiek uzturētas ar jūsu dažādām pārliecībām, neapzinātām, bet pilnīgi pakļautas sev. Un tāpēc jebkura diskomforta pamatā guļ kāda maldīga pārliecība, kura diktē, kā jums dzīvot caur jūsu zemapziņu, un daudzas no šīm pārliecībām ir izveidojušās stresa situācijās. Tad, kad jums nosrādāja izdzīvošanas instinkts. Un iedomājieties, ja tādu pārliecību ir 10, 100, tad jūsu dzīve paiet tādā vienā automātā uz to, lai tikai saglabātu sev iekšējo drošību, vai arī tā būtu tikai iluzionāra. Ja, varbūt tieši jums, draugi, tas nav tik ielaists, ja, bet paskatieties apkārt, paskatieties uz cilvēkiem, piemēram, uz attiecībām, vīrietis, sieviete, parastas, vieglas attiecības, tas ir liels kartunis. Pastāvīgas drāmas, pastāvīgi strīdi, pastāvīgas greizsirdības scēnas. Kurienes tam visam saprast? No kurienes vispār ir radušās visas šīs pārliecības? Un kāpēc viņām būtu jātic? Jūs taču variet droši apšaubīt jebkuras cilvēka idejas un savas pārliecības. Tāpat visas savas prāta aprobežojumus un visas savas bailes, tie ir tikai izdzīvošanas instinkti. Un tad, kad jūs to apzināsieties, dažas jūsu problēmas jau izgaisīs tieši tagad. Tāpēc, ka jūs ieraudzīsiet, ka tas viss ir vienkārši izdomāts. Un es jums te gribu iedot tādu klasisku indiešu priča, ja, priča saucās. Piemēram, jūs ejiet pa tumšu taciņu. Jā, tumšs, jūs redzīt čūsku. Jūs nobīstaties, atlecat atpakaļ. Pēc tam
jūs paspīdiniet uz to čūsku ar lukturi un saprotiet, ka tā nepavisam ir čūska. Vienkārša virve, nomests uz zemes striķis. Čūskas tur pat nebija. Bija ideja par čūsku, doma par čūsku, bet pašas čūskas nebija. Un tikko kā jūs paspīdinājāt uz to ar savu apziņas gaismu, ja, to, ko mēs ar jums tikko kā izdarījām, šo vingrinājumu, problēma pazuda. Ja, tātad tas pats ir ar visām mūsu sajūtām. Ja jūs tās apzināties sevī, tās atbrīvo milzīgu daudzumu enerģijas. Un pēc tam tikai atliek izstrādāt vēl, kas tur iekšā palicis ar noteiktām tehnoloģijām. Vēl lieta ir tāda, ka nevajag arī pārāk sevi nodzīt visu laiku, meklējot tur kaut kādu sakni. Tāpēc, ka tādu sakņu viņam var būt ļoti daudz. Viņam nav ne gala, ne malas. Un dažreiz pat ir tā, ka tāda pārāk šī rakāšanās sevī, viņa var kļūt par vēl lielāku problēmu. Jo cilvēkam sāk likties, ka viņam vajag atbrīvoties no visām negatīvajām emocijām. Un izskatīties par svēto vai par kādu apgaismoto. Jūs zināt, kā Freids ir teicis, ka dažreiz cigarete ir tikai cigarete. Ja, ka tur vairāk nekā nav. Un tāpēc sajūtiet šīs savas sajūtas ķermenī, nepretojot, bez kādas pretošanās tām. Un pēc iespējas vairāk jūs saņemsiet labsajūtas. Bet, ja, piemēram, jūs jūtiet, ka bieži dzīvojiet tomēr tādā diskomfortā, tad, protams, ir noteikti jāstrādā. Ar sevi ir jāstrādā, jo mūsu dzīve, viņa nav no gumijas. Jūs vienkārši pajautājiet sev, cik daudz vēl jūs sev ciešanu sagādāsiet, ja nesāksiet strādāt ar savām sajūtām. Un, kad jūs apzināties savas reakcijas, kā jūs parasti reaģējat, ja, tad tas izslēdz jūsu šo iestrēgušo izdzīvošanas instinktu. Ja jūs apzinājāties, ka viņš tika ieslēgts sakarā ar kaut kādu traumatisku notikumu jūsu dzīvē. Ja, un tagad tas vairs nav aktuāls un jūs variet to atlaist. Jūs viņu apzināties, kas tas bija. Ja, kā piemērs, kad jūs kādreiz sodīja par to, ka jūs izgāzāties ar kaut kādu lietu, un kopš tā brīža visi jauni uzdevumi jūsos izsauc, jūs vēl sakiet man slinkums vai apātiju vai bailes uzsākt kaut ko jaunu. Tad jūsu ķermenis jums parāda tikai reakciju, kura ir tātad noslēpties, aizbēgt vai cīnīties. Ja, bet viss izplatītākais tātad izdzīvošanas instinkts ir sastingt. Ja, un tad, kad ir šis sastingums, ja, šajā gadījumā jūs izjūtat ķermenī tātad sasprindzinājumu, spazmas saules spinuma rajonā un sasprindzinājumu gurnu rajonā. Un šis instinkts noslēpties izpaužās kā vēlme ieiet sevī, tātad distancēties no pasaules, saritināties čokurā, noslēpties savā mājiņā. Un aizbēgt, tas ir kā izaicinājums tātad ķermenim aizbēgt, vēlme pamest to vietu, kur jūs esat tagad, nomainīt apstākļus. Ja, jo jebkurā gadījumā šie visi instinkti, viņi ir jūtami un viņi mums ir kā visdrošākais stāvoklis. Mēs tā kādreiz sevi pasargājām. Un tāpēc ķermenis tādā veidā mēģina mums nodrošināt izdzīvošanu. Tā viņš aiziet prom no briesmām. Vēlme ir kaut ko darīt. Piemēram, aiz tā stāv kauns, bailes no kritikas,
bailes, ka nespējuši aizstāvēt savu viedokli. Jūs esiet sev, draugi, uzdevuši jautājumu, kāpēc jūs vispār to dariet? Kāpēc jūs sākāt izjust diskomfortu, sākāt justies nērti? Kāda jūsu vēlme aiz šī visa stāv? Kāpēc, piemēram, es nevaru pateikt cilvēkam to, ko es vēlos pateikt? Kas tas ir? Kas tas ir iekšā manī? Varbūt es baidos aizvainot kādu, vai man ir bailes no autoritīvām personām. Tad, kad jūs sāksiet pētīt savas reakcijas, savas domas, jūs sapratīsiet, ka izrādās, ka jums galvā ir kāda doma, ka, piemēram, cilvēkus nedrīkst aizvainot. Cilvēkiem nedrīkst darīt sāpīgi. Un jūs tai domai esiet piesējies, ieciklējies uz viņu un caur viņu dzīvojiet savu dzīvi. Tad, kad jūs sākat sev uzdot jautājumus, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs to nedarat, jūs saprotat, ka jūs nevēlaties cilvēkus aizvainot. Pirmās jūsu atbildes izrādās, kad jūsu uzvedība ir izveidota tā, lai neaizvainotu otru cilvēku. Tad jums ir nepieciešams atrast šī diskomforta sakne. Kas tas ir par aizsardzības instinktu jūsos, ar kura palīdzību jūs sev neapzinoties neizsakat to, ko jūs vēlaties izteikt? Jo, piemēram, kas tur ir tik briesmīgs, ja arī jūs aizvainosat otru cilvēku? Pajautājiet sev, kas tur ir tik briesmīgs? Ejiet tātad dziļāk sevī, meklējiet pašu sakni. Jums var atbildes nākt ārā, piemēram, kad ir taču slikti aizvainot otru, bet tad, kad jautā cilvēkam, kāpēc ir slikti aizvainot citu cilvēku? Jūs varat atbildēt, bet es taču izdarīšu cilvēkam sāpīgi. Un te arī ir šī pretruna. No vienas puses jūs vēlaties tātad aizstāvēt savu viedokli, bet no otras puses jūs nevēlaties aizvainot cilvēku. Tātad divas vēlmes, kuras ir pretrunā viena ar otru. Un tad jūs sapratīsiet, kādas divas konstrukcijas ir uzcēlis jūsu prāts, ka jūs tagad tā jūtaties. Tātad iekšā divas vēlmes, viena ar otru cīnās. Jums ir šo nepieciešams apgūt. Un jūs to variet tātad lietot jau tieši tagad, tātad novērot sevi, savas reakcijas, jo tas ir pats pirmais solis, lai sāktu strādāt ar sevi. Protams, kad darbs ar savu prātu, ar visam šim sajūtām, protams, viņš ir daudz dziļāks. Bet tad, kad jūs apzināsieties, ka prāts vēlēdamies jūs pasargāt no kaut kādām sāpēm, tad no kaut kādas iepriekšējās sāpīgās pieredzes vēlās jūs pasargāt, tāpēc viņš jums ir sastāstījis tur nesko galvā, jums mati celsies stāvus gaisā. Kā ar to strādāt? Kādām tehnikām jābūt? Es jums varu nedaudz pastāstīt par to transformējošo kursu, kurš jau sākās šo svētdienu. Un viņš ilgs 5-6 mēneši. Tad, kad jūs sāciet sevi novērot, savas reakcijas, visas savas sajūtas, jūs ieraugat to visu savu dzīves karti. Tātad no sevis novērošanas arī viss sākās. Un ar to mēs arī sākam šo lielo kursu. Tie, kuri jau ir pieteikušies, meitenes arī skatos ir šeit čatā, tātad tie, kuri piedalīsies, tātad iemācīsies vadīt savu dzīvi
apzināties visas savas pastāvīgās reakcijas. Un šis kurs, ja viņš palīdzēs jums atvērt jūsu šo iekšējo mehānismu, tad apzināties, kā tas strādā, visas savas iekšējās pretrunas, jo visu to, ko es jums jau pastāstīju, jūs, protams, variet sākt ar sevi strādāt pastāvīgi. Bet, ticiet man, tas nav viegli. Tad, kad jūs strādājat viens pats, jūs variet sev uztaisīt ļoti daudz puņu. Ja jums vajadzēs iet cauri dažādām metodēm, uz sevis baudīt, kuras strādā, kuras nestrādā. Un viss tas, ko es jau jums iepriekš minēju, ir tikai tā, pa virsu. Zem tā visa ir ļoti, ļoti daudz dažādu citu elementu, ar kuriem ir jāstrādā. Un tāpēc jūs, protams, variet meklēt paši, un varbūt arī nav jēgas meklēt pašiem, jo šis viss kurs, viņš jau ir izveidots, kur ir savāktas visas šīs metodes, un jūs variet viņas saņemt jau tieši tagad, no tā momenta, kad jūs iestājaties kursā. Un tāpēc tie, kuri vēlās iet ar mani tālāk, ja, kuri vēlās strādāt ar sevi, es jūs ielūdzu uz šo unikālo pasākumu. Jūs var augšā redzēt banerītes. Ja, uzlikts, variet spiest, skatīties, kas tur ir, izlasīt visu informāciju. Jo jebkurš cilvēks, kurš vēlēsies ar sevi strādāt, kurš iedalīs laiku dažādiem mājas darbiem, ja, kurus es esmu sagatavojis pēc katras nodarbības, ir spējīgs sasniegt spēcīgu rezultātu. Un kursā mēs sāksim no pašiem pamatiem. Mēs paskatīsimies katrs uz savu dzīvi, mēs iztaisīsim savu dzīves skenēšanu. Pēc tam mēs iesim tālāk. Un mēs sāksim strādāt ar savu prātu. Sāksim meklēt pārliecības, tās, kuras ierobežo mūsu dzīvi. Un mēs aizeksimies līdz pašai saknei. Tad, kad tas būs notīrīts, tad mēs iesim vēl dziļāk, mēs sāksim strādāt ar savām emocijām, ar emocionālajām reakcijām. Tie, kuri pieteiksies kursām, uzzinās savu emociju noslēpumu, pielietojot dažādas tehnikas. Tad jūs apgūsiet daudz dažādas tehnikas savam ķermenim, kuras palīdzēs jums atbrīvoties no muskuļu spriedzes, ja vēl to sauc par muskuļu bruņām. Tad ir sagatavotas dažādas elpošanas tehnikas. Ja, tad tas viss pamats, tad, kad mēs notīrīsim visu to pašu pamatu, un tā vietā mēs ieklāsim jaunu un tīru palagu ar jaunām pārliecībām par dzīvi, tad pēdējo mēs ķersimies pie mērķu veidošanas. Nodarbība šajā kursā notiks vienreiz nedēļā vai vienreiz pa 2 nedēļām. Kāpēc ar tādu pārtraukumu? Tāpēc, ka visa informācija ir ļoti, ļoti nopietna. Un pēc pieredzes no iepriekšējā kursa es sapratu, ka tā ir tā informācija, kurai ir nepieciešams nosēsties prātā, kur ir nepieciešams izstrādāt. Ir nepieciešams laiks, lai veiktu šos dažādos praktiskus uzdevumus, lai šī prasme nosēstos jūsos uz visiem laikiem un izmainītu jūsu dzīvi. Un tāpēc tās izmaiņas, kuras iegūs tie cilvēki, kuri apmeklēs šo kursu, tās nebūs tādas, kad es dabūju iedvesmu un pēc tam cilvēks atkrīt atkal atpakaļ. Nē, pēc šī kursa jūsu dzīves uztvere, viņa būs pilnīgi savādāka. Un tāpēc arī šis kurs, viņš saucās transformējošais, kas nozīmē, ka atnāca tāds viens un aizgāja pavisam cits. Ja, tad jūs nomainīsiet to jēgu, kurā jums tika ielikta iekšā, jūs sapratīsiet visu savu iekšējo stāvokli sakni.
Ja, jo visa kursa laikā būs mājas darbi, vingrinājumi, jautājumi, atbildes, čats, viskaut kāda būs daudz kas. Ja? Un tāpēc, ja kursa dalībnieki, ja pildīs mājas darbus, tad rezultāts būs garantēts. Tāpēc jūs varat ticēt, varat neticēt, jūs pat variet sev nolikt tādu pozīciju, ka jūs neticat. Ja jūs neticat, tad jums šis kurs var palīdzēt. Tāpēc, ka man ir vienalga, jo šis kurs, viņš nav balstīts uz ticēšanu. Ja piemēram, tad, kad jūs mācaties braukt ar velosipēdu, ja, jūs taču neticat, vai jums izdosies, vai jums neizdosies, jūs vienkārši zināt, ka tad, kad jūs trenēsieties, tad jūs arī iemācīsieties braukt ar riteni. Un tieši tas pats ir ar šo kursu. Ja jūs darīsiet, tad būs arī rezultāts. Un tāpēc arī ir vajadzīgi tādi pārtraukumi, lai pēc tam dotos tālāk. Vēl nākamais jūs varētu interesēt, cik šis kurs maksā. Ja, šis kursā ir 20 nodarbības. Ja, tātad tas nav vienkārši tā. Pāris reizes un viss ir 20 nodarbības. Sākuma cena ir 95 eiro. Standarta, tad, kad izvēlās to standarta paketi saucamo, ja, tad apmeklēšanas šis variants maksā 360 eiro. Jūs, protams, varat arī dzīvot tādā stāvoklī, kad emocijas un prāts valda pār jums. Man nav vispār nekas pretī, tāpēc tā ir katra cilvēka izvēle. Ja, kā viņam dzīvot savu dzīvi. Bet tos rezultātus, kurus jūs iegūsiet šajā kursā, es nemaz nezinu, ar kādu summu var salīdzināt. Tiešām nezinu. Ja, jo es nezinu, cik maksā nodzīvot savu dzīvi, tā arī nekļūstot par sava prāta un emociju saimnieku. Ja jūs ziniet, cik tas ir vērts, ja, tad paskaitiet paši. Un, protams, man vienmēr patīk strādāt ar tiem cilvēkiem, kuri tik tiešām vēlās mainīt savu dzīvi. Ja, lai nebūtu neviens tur jābiksta, lai vienmēr patīkamāk strādāt ar tādiem cilvēkiem, kuri grib un kuriem patīk pilnveidoties. Tāpēc, kad es pati pastāvīgi pilnveidojos, un man šī sevis pilnveidošana, viņa sagādā neaprakstāmu kaifu. Un tāpēc, draugi, ja jūs redziet tam visam jēgu, ja jūs tas aizķēra, ja, tad man priekš jums ir vēl viens piedāvājums, kad tie pirmie 10, kuri reģistrēsies šim kursam nākamo 3 dienu laikā, es viņiem uzdāvināšu 60 eiro atlaidi. Ja, tāpēc, ka jūs atnācāt un tie, kuri būs pirmie, kuriem tik tiešām gribās mainīt savu dzīvi. Jo, piemēram, psihologi viņi parasti strādā tikai tā, pa virspusi. Mēģinot loģiskā līmenī pārliecināt cilvēku, novērtēt situāciju savādāk. Ja, piemēram, jūs uzskatiet, ka dzīve ir kā sarežģīta drāma, jums saka, nē, paskatieties, cik pasaule ir skaista un krāsaina, un priecājieties par katru dzīves mirkli. Un cilvēks, viņš var mēģināt, var priecāties, līdz kamēr viņam slikti nepaliek. Ja? Viņš vienkārši nespējas pilnībā pārslēgties uz kaut kādu pozitīvu dzīves uztveri, kamēr nebūs atrasta šī iekšējā diskomforta sakne. Ja, tāpēc, draugi, jebkura mūsu slimība ir kā atbilde uz atbilstošu psiholoģisku vai emocionālo konfliktu, kuru cilvēks nav spējīgs izturēt. Zem tā ir dažādas pārliecības, ja tāpēc slimība, šis arī ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ka slimība ir kā
izdzīvošanas režīms. Slimība tas nav defekts, bet kā viens no adaptācijas veidiem. Un atspēres punktam vienmēr ir jābūt jūsu diskomfortam. Ar to ir vienmēr jāstrādā. Jo kas tad ir diskomforts? Tās ir jūsu iekšējās pretrunas. Ja, kad es no vienas puses vēlos darīt to, bet patiesībā daru vispār kaut ko citu, pretēji savai iekšējai vēlmei. Viss, kas notiek mūsu ķermenī, tam ir nozīme. Jebkuri mūsu stāvokļi, slimības, viss tas, kas mūsos ir, tas viss mums ir nepieciešams. Es saprotu to, ka varbūt uzreiz to ir grūti apzināties un saprast. Bet, ja ir patiešām dziļa vēlme kaut ko mainīt, tad jūs varat nākt un to darīt kopā ar mani. Vai arī dzīvot tā kā ir, gaidīt, kad izgatavos burvju tabletīti. Nav. Es neatradu to burvju tabletīti. Ja? Tad mūsu organisms ir ļoti gudrs un viņš strādā kā dators. Tas, kas viņā ir ielādēts, tas viņā arī nostrādā. Un ja tam nepievērst uzmanību, tad var sevi nodzīt aizvien vairāk un dzert tabletes un mēģināt nedomāt par pagātnes sāpīgajiem notikumiem. Un uz to aiziet ļoti, ļoti daudz enerģijas, daudz dzīves spēka. Un rezultātā slikts garastāvoklis, neapmierinātība ar sevi un ierobežotas iespējas priecāties par dzīvi. Tad, ja ar sevi nestrādā. Bet tad, kas vēlās ar sevi strādāt, ja, es esmu izveidojusi šo unikālo kursu, un kurš vēlās var nākt un piedalīties. Draugi, man ir vajadzīga atgriezeniskā saite, un man ir vajadzīgi jūsu jautājumi. Ja ir jautājumi, rakstiet, kas jūs interesē, un vēl es vēlētos, lai jūs uzrakstītu, cik daudz vērtīga jūs ieguvāt šovakar. Kas bija pats vērtīgākais, ko jūs šovakar ieguvāt? Uzrakstiet. Tā, Līva, ja neder tas kursa online laiks svētdienās 7, vai būs pieejama arī ieraksti? Tieši tā. Pēc katras nodarbības tātad dalībnieks saņem nodarbības ierakstu. Ja Līva nav varējusi piedalīties tiešraidē, tas nekas, tāpēc, ka tātad ieraksts vienmēr būs nākamajā dienā, to saņem savā pastkastītē, un jūs to variet noskatīties un noklausīties sev ērtā un komfortā laikā. Okay? Anete, es ieguvu ļoti daudz, apstiprinājās tas, ko jau iepriekš nojotu, Ligita ieguva cerību. Cerības nav. Tad, kad ar sevi strādā, tad viss ir. Tā, Vineta, cik ilgi notiks viena nodarbība apmēram? Vineta, tas ir par transformējošo kursu, apmēram ir 2,5 stundas. Kā jau es teicu, tātad varēs klausīties arī ierakstu veidā. Tā, draugi, kas vēl? Jautājumi, atgriezeniskā saite. Tā, es jau redzu, kas ir reģistrējies. Paldies jums, tiekamies kursā. Tā, Kaspars jautājums, cik bieži var izpildīt vingrinājumu, ko veicām, vai vēlreiz var atkārtot? Kaspar, nepārtraukti. Tāpēc, ka tas pat nav vingrinājums, tam ir jābūt tādam pastāvīgai sajūtai. Lai ko es arī nejustu, tas jau ir, es to atzīstu. Jā, tā kā tur nav cik reizes, tik cik vajag. Jāna, es ieguvu sakārtotību domās, aizpildīju robus, kas bija ieviesušies pašizglītībā, darbā sevi. Paldies! Jā, vēl vairāk darbam ar sevi es stāstīju iepriekšējā bezmaksas webinārā, ko var paskatīties YouTube, jā, tātad manā kanālā, vai arī draugos, sevis apzināšanās skolas lapā vai Facebookā. Elīna, sapratu, ka ir cēlonis manai rīcībai un emocijām. Sanita, paskatījos uz sevis no malas, ieraudzīju jaunu iemeslu, kas rada diskomfortu. Jā, tad ar to ir arī jāstrādā.
Santa, paldies, ļoti laba informācija, noderēja, lūdzu. Kristīne, liels paldies, Iluta, iespaidīgi, tiekamies kursā. Jā, Kristīne, tiekamies. Vēl, draugi, vēl. Ko jūs ieguvāt? Vai jūs vispār kaut ko ieguvāt? Varbūt jūs neko arī neieguvāt, tik iztērējāt laiku. Jana, paldies, Iluta, noteikti noskatīšos. Man ļoti patika sistemātiskums webinārā. Tiešām no sirds paldies. Paldies, Jana, tev. Lauris ir arī, jā, pazīstam, jā. Super, paldies, Lauri, tev. Līva, ļoti, ļoti noderīgi, paldies. Paldies jums, Lienai, paldies. Vineta, tas, kā sakāt, ka ar sevi jāstrādā, ir patiesi, jo darbs smags, bet augļi saldi, paldies. Pat darbs nav tik smags. Īstenībā darbs ar sevi ir pat ļoti interesants. Viņš nav smags, viņš ir interesants. Atklāt sevi to, kas jau tur ir iekšā. Vienkārši tos blokus noņemt nost. Nevis kaut ko mākslīgi tur sevī stumt. Nevajag neko stumt. Vajag izcelt to, kas jau tur ir. Kaspars, jautājums, vai ir kāds vingrinājums, kā atbrīvoties no pagātnes uzkrātās informācijas bagāžas? Kaspar, man viņu ir tik daudz kursā. Pilns. Ja, bet viens no viņiem, tas, ko es iedevu šodien, un atbrīvoties, Kaspar, arī nevajag, vajag apzināties. Vēl, Kaspar, es varu piedāvāt manā YouTube kanālā, ir arī viens bezmaksas webinārs, kas ir par pagātni. Es uzreiz neatceros tieši nosaukumu, bet man liekas, kā atbrīvoties no aizvainojumiem, un kaut kas tur vēl bija. Tas arī manā YouTube bez maksas, Kaspar, skaties, varbūt kaut ko noderīgu sev iegūsi. Sandra, paldies, noderīga informācija. Paldies tev, Sandra. Laila, paldies, atgādinājums, ka viss sākās ar sevi. Paldies, Laila. Kristīne Vanderveistheizena. Interesanti bija uzzināt par aizsardze reakcijām. Tātad instinkti mūsu, tas ir tas, ar ko man sevi jāstrādā un jāsaprot. Anete, es arī gribētu dzirdēt webināru par aizvainojumu. Anete, cik es zinu, tu esi kursā. Un plus, kas grib dzirdēt webināru par aizvainojumu, uzrakstiet man uz e-pastu, ja, ko jūs redziet savā priekšā, es aizsūtīšu. Lauris, draugi, esmu viens no pirmajiem Ilutas skolniekiem, un pēc šī kursa mana dzīve ir izmainījusi, un es esmu sekmīgs uzņēmējs. Jā, paldies, Lauri. Ja, tad Laura atsauksme ir arī kursa aprakstā. Liena, interesanti bija par iedomātām pārliecībām. Vineta, interesanti šodien paskatījos uz to, ka slimības ir vajadzīgas. Jā, nevis kāda slimība ir jāārstē, bet jāapzinās sevī tas stāvoklis, kam šī slimība mums ir nepieciešama, ar ko mēs strādāsim kursā. Ir cik daudz informācijas, jūs pat nevariet iedomāties. Mātik gaisā no visiem tiem 6 mēnešiem. Ok, tā, draugi, jautājumi ir? Es iemetīšu te saite. Grineta, man laikam, lai aizbēgtu no nemīlama darba, cēlās asinsspiediens. Nu, ja, stress, ja, tātad? Stress, vienkārši pajautāt, ja, kāpēc? Tu vēl esi šajā darbā, kāds ir izdevīgums, ko tas tev dod? Vinetai vairāk neesi. Anete, es tagad esmu slima. Jā, tātad ķermenis ir izvēlējies šādu aizsardzības variantu. Ligita, sāpes taisnajā zarnā. Tad Ligita, viss saistīts ar aizvainojumiem, ar pagātnes sāpīgajiem pārdzīvojumiem. Tas ir viss tas, ko nevar sagremot. Viss tas, kas ir mūsu kuņģi, ko mēs nesājam. Sāpes muskuļi. Vineta, lai pieteiktos, jāraksta uz Gmailu. Vineta, tanī augšā baneris, ja, vai es tikko kā iemetīšu vēlreiz saiti uz kursa aprakstu,
pašā lejā tātad ir šie 3 piedalīšanās varianti. Nospiediet, tur ir viss uzrakstīts, viss tur ir aprakstīts. Ja jāiet runa par transformējošo kursu. Ja kaut kādi jautājumi, ja nav kaut kas skaidrs, tad darīt tur var uzrakstīt vai nu rakstiet man uz iluta.repule@gmail.com. Vinetai patoloģisks nogurums, ja, jo visa enerģija aiziet tikai par kaut ko pārdzīvojot un domājot, un dienas beigās ir tā, ka nav vairs spēka vispār nekām. Santa, laba grāmata ir Siņeļņika, un par slimībām ir vērts palasīt, varbūt kāda nodara. Jā, Santa, Siņeļņikovam ir tas pozitīvās domāšanas koncepcija, piestumšana sevi ar kaut ko. Tas viss ir, jā, bet kā atrast tieši sakni, diemžēl Siņeļņikovam nav. Nu, ko, draugi, ja jūs man nerakstiet tā, Kaspars, kādas jūsu domas par afirmācijām? Kaspar, es par to visu tieši stāstīju iepriekšējā bezmaksas webinārā. Viņš ir manā YouTube kanālā, kā pacelt, kā strādāt ar savu pašvērtējumu. Ja, tieši par to es arī stāstīju. Ja, kad nevis piestumt sevi ar kaut ko, bet apzināties to, kas ir. Liels paldies par šodienu, paldies, Kaspar, tev, kad atnāci. Vēl uz šo webināru ierakstu es izlikšu uz kādām 3 dienām. Jūs variet vēlreiz paskatīties, tāpēc, ka informācijas bija tik tiešām daudz un uzreiz nevar noturēt to uzmanības stariņu pilnībā uz šeien, te, kas notika šovakar, tā kā jums vēl būs iespēja paskatīties. Anetei, paldies, bija ļoti interesanti, paldies tev, Anet. Tad, draugi, dzīve nav no gumijas. Jāsāk ar sevi strādāt, un tas ir patīkami, par sevi tik daudz ko uzzināt, un tas nemaz neprasa gadus. Jūs pat nevariet iedomāties, cik ātrā laikā var šos visus stāvokļus uzlabot. Iveta, kā mazināt nemiera sajūtu? Iveta, tad šī tehnika, kur es šodien iedevu, tas ir pats pamats. Ja, tātad piekrītu, apzinos visām tām domām, kas manī ir, piekrītu, apzinos visām savām sajūtām, kas manī ir. Ja, tātad tas ir pats pirmais. Un arī nemieris, ko es vēlos. Ja, Iveta, uzdot savu jautājumu, ko es patiesībā vēlos. Nemieris parasti ir par to, tātad par nākotni, par naudu, par attiecībām, veselību. Atrast sakni šim nemieram, kā man pietrūks, ko es vēlos dzīvē. Nu, ko beidzam tad šovakar? Neviens man neko vairāk neraksta. Paldies visiem, kuri atnāca. Paldies, ka jūs bijāt aktīvi. Tas man deva vairāk enerģijas strādāt, dot vēl vairāk jums. Un tie, kuri pieteicās, es jau redzu, ar tiem mēs tiekamies tātad šo svētdienu, 27. novembrī. Un ar visiem pārējiem mēs atkal tiksimies kādos citos bezmaksas webināros. Pagaidām tā. Lai jums visiem jauks vakars. Paldies!